Kas ir plūsuma stāvoklis? Vienā brīvdienu rītā man prātā pēkšņi ienāca ideja priekšvideo. Dzerot brokastu kafiju, ar pildspalvu biju paspējis uzskicēt savu vēlmi, kā šim video jāizskatās, un pēc tam ķēros klāt pie darba. Jau zināju, ka video mērķis ir pārbaudīt manas spējas, ko tādu realizēt, jo neko tādu vēl nebiju filmējis. Pieņēmu lēmumu darboties turpat mājās un sagatavoju gaismas un kameru, iekārtoju telpu un sāku filmēt. Šis viss notika pirms 10 gadiem, kad man pat vēl nebija sava video aprīkojuma. Es aizņēmos to no dzīvokļa biedra. Tātad sāku filmēt savu ieceri un līdz pusdienlaikam biju visu safilmējis. Atlika viena garākā daļa pēcapstrāde. Īsā pusdienu pārtraukumā pārdomāju, kā vēlos šo video samontēt un kādas zināšanas man vēl jāapgūst no YouTube. Slēdzu iekšā savu veco portīvo kompi un sāku video pēcapstrādi. Tikai ik pa laikam pamanīju, ka dienas gaisma nomainījusi vakara saule un drīz vien pēc tam atnākusi nakts. Nebiju pat piefiksējis, ka pagājuši jau 12 stundas, kad lēnām tojos darba galam. Viss, ko paspēju, ir padzerties, uz toaleti iet negribējās, jo biju iekļuvis plūsuma stāvoklī un nevēlējās to pārtraukt. No paša rīta, kad radās ideja, līdz pabeigtajam video kopā bija pagājuši 18 stundas, un viss šis laiks man vienkārši paslīdēja garām. Plūsuma stāvoklis ir, kad mēs pilnībā iesaistāmies kādā darbībā, kas ir pietiekoši izaicinoša un interesanta, bet tajā pašā laikā nepārāk grūta, tādējādi sajūtam prieku un aizrautību un zaudējam laiku un telpas izjūtu. Lai biežāk praktizētu plūsuma stāvokli ikdienā, var izmēģināt vairākas idejas, kas ir palīdzējušas man pašam. Pieņem izaicinājumu. Izvēlies pietiekoši izaicinošu un interesantu uzdevumu, kas atbilst tavu spēju līmenim. Koncentrējies uz šo uzdevumu, atmetot traucēkļus, kas novērš domas uz citiem pienākumiem. Sagatavojies. Nodrošinies ar atbilstošiem resursiem, lai viss tev ir, lai varētu veikt uzdevumu bez pārtraukumiem un traucējumiem. Tas nozīmē, iepriekšējā dienā parūpējies, lai tev būtu ko apēst un padzerties, kad nodosies šim darbam. Jo katra reize, kad kaut kur ir jāiet un kaut kas kaut kur jāpērk, būs kā traucēklis un pazaudēs plūsuma stāvokli. Paņem pauzi. Pārtrauc darbu, kad jūties pietiekoši apmierināts ar savu sniegumu un izpildīto uzdevumu. Viens no maniem mīļākajiem teicieniem ir labāk pabeigts nekā perfekts. Jo cenšanās sasniegt perfekciju var pārvērst plūsuma stāvokli aizkaitinājumā. Iespējams, tev sāks vairāk nepatikt paša mērķis vai tas, ko dari. Tas savukārt var rezultāties, ka nākamreiz vairs negribēs ko tādu atkārtot. Izvērtē paveikto. Pārdomā un izvērtē savu sasniegumu. Vai vari to ieplānot un uzlabot nākamajā reizē, kad tam pieķersies? Regulāri centies atkārtot plūsuma stāvokli, lai varētu attīstīt savas prasmes un vairot pieredzi. Piemēram, tu vari praktizēt plūsuma stāvokli dažādās situācijās, mācoties, darbā, nododoties hobijiem, sporta aktivitātēm vai jebkur citur. Citiem vārdiem, darot jebko, kas tev šķiet interesants un izaicinošs. Svarīgi ir iemācīties izvairīties no traucējumiem, cik vien tas ir iespējams, un koncentrēties uz plānoto uzdevumu, lai tu varētu pilnībā pieslēgties un justies apmierināts ar savu sasniegumu. Plūsuma stāvoklī darbs, jeb aktivitāte norit automātiski, bez liekas piepūles vai spriedzes, un cilvēks jūtas maksimāli iesaistīts. Ja vēlies nonākt plūsuma stāvoklī, pildot skolas darbus, tad pamēģini šādu taktiku. Pirmais. Izvēlies uzdevumu, kas tev šķiet interesants un izpildāms, tomēr rada izaicinājumu. Tam jābūt tādam, kas prasa apgūt kaut ko papildus. Otrais. Izveido atbilstošu mierīgu vidi, kurā vari strādāt bez traucēkļiem. Šeit noteikti efektīvi strādās telefona nolikšana kaut kur tālāk, lai neviena mobilā lietotne nespēja tevi pasaukt pie sevis. Šādi traucēkļi ir lielākie plūsums nogalinātāji. Trešais. Koncentrējies uz uzdevumu un izmanto savu radošumu, lai to risinātu. Atceries, visu var atrast un izdarīt. Galvenais ir tava neatlaidība. Ceturtais. Novērtē savu progresu un iekšējo motivāciju, taču lieki neiespringsti par rezultātu un vēlmi gūt pēc tam atzinību no kāda no šī darba. Jo tad tu ieguldīsies darbā sevis dēļ, nevis dzenoties pēc labiem vārdiem, kurus iespējams saņemsi vai nesaņemsi no vecākiem, draugiem, skolotājiem vai kādu citu. Piektais. Iemācies atslābināties un atpūsties starp uzdevumiem. Lai saglabātu enerģiju un koncentrēšanās spēju, ja neļausi sev atpūsties starp lieliem uzdevumiem, tu iztērēsi visu savu enerģiju un enerģijas rezervas, kas var novest pie ilgāka noguruma sajūtas vai pat izdegšanas. Vēlos iedot vēl dažas idejas, kas uzlabos tavu dzīves vietu un panāks labāku plūsuma stāvokli biežāk. Centies turēt tīru dzīves vietu. Izmet visu lieko un piekārto savu telpu tā, lai tajā valdītu kārtība un harmonija pēc taviem ieskatiem. Tīra un sakārtot mācību vieta var palīdzēt sasniegt mieru un labāku fokusu.
Man personīgi patīk pēc iespējas tukšāks galds, bet ja kaut kam uz tā ir jāatrodas, tad cenšos turēt pa ķēriņam tikai tās lietas, kuras palīdz konkrētā darba realizēšanai. Visu lieku un nolieku citā vietā, kur tas nenovērsīs manu uzmanību. Iekārto darba telpu, papildinu savu darba vietu ar augiem un dekoriem. Apkārt ieteicams mierīgas krāsas, pārskat savu istabu un uzdod sev jautājumu, vai tie elementi un krāsas, kas tur atrodas, rada tev prieku. Ja nē, iespējams, vajag kaut ko pamainīt. Tas ir pilnīgi dabiski, ka tava gaume mainās, un tas, kas vēl nesen patika, vairs nepatīk. Iespējams, pat jāpārkrāso sienas, lai radītu jaunu sajūtu. Pielāgot telpu tieši sev. Iekārto telpu tā, ka vari tajā arī atpūsties, meditēt vai lasīt. Tas var būt arī kāds neliels stūrītis, kas ir paredzēts vienīgi tev, un kur vari justies mierīgs un drošs. Iespējams, tev būs jāvienojas ar citiem, ka šī vieta ir tavējā. Man reiz dzīvoklī pie grāmatu plaukta stāvēja šūpuļkrēsls. Ja vēlējos tajā sēdēt, tad tam, kurš to bija aizņēmis, vajadzēja manu vietu atbrīvot. Vienīgais kompromiss bija ar kaķi, ar kuru varējām sadalīt šo vietu. Centies nodrošināt pietiekami daudz gaismas un svaiga gaisa. Pārliecinies, ka telpa ir pietiekami gaiša, lai varētu darboties, nebojājot redzi. Kā arī veidini telpu, jo svaigs gaiss atjaunos skābekļa rezerves tavā organismā un palīdzēs smadzenēm strādāt produktīvāk. Pirms pāris gadiem Latvijas Universitātē psiholoģijas nodaļā studenti veica eksperimentus par skābekļa ietekmi uz mācību procesu. Viņi pierādīja, ka neveidinātas telpas pasliktina mūsu kognitīvās spējas, jeb spēju domāt. Tas nozīmē, ka fokusēties uz mācībām neveidinātās telpās ir grūtāk. Izvairies no negācijām. Atbrīvojies no negatīvās enerģijas, ko rada citi cilvēki. Dažreiz apkārtējie spēja radīt stresu un apgrūtināt tavu plūsmu stāvokli. Ja nav iespējams no viņiem tikt vaļā, tad palūdz, lai viņi tevi cienot, vismaz netraucē strādāt. Saki, ka pats pajautāsi, kad kaut kas būs nepieciešams, jo fokusēties uz svarīgiem uzdevumiem jau tā ir grūti. Uzturi cieņpilnas attiecības. Tajā pašā laikā veido un uztur labas attiecības ar ģimeni, paziņām un draugiem. Viņi var palīdzēt veidot pozitīvu un atbalstošu vidi. Šie ir tikai daži piemēri, kā uzlabot dzīvesvietu, lai panāktu labāku plūsmu stāvokli. Svarīgi ir atrast savas vajadzības un pielāgot ieteiktās idejas sev. Uzdevums. Ko darot tev zūd laika izjūta? Pieraksti vismaz 3 lietas, kuras nāk prātā. Ja tev ir labas izjūtas tās lietas darot, ieplāno tās darīt biežāk.